Sveiks! Mani sauc Mārtiņš, un esmu laboratorijas zinātnes skolas skolotājs. Šodien ar tevi kopā izpētīsim dažādas materiālu īpašības. Kāpēc to darīsim? Pavisam vienkārši. Es domāju, ka pats esi devies ceļojumā, un šajā gadījumā arī Karlīnai ir jādodas ceļojumā. Kopā ar vecākiem jau ir izplānojuši, uz kurienies, ir jau salikta mugursoma, tad salikts visas lietas, kas nu būtu, tur vēl kaut kas jāpieliek klāt, un te apstājas un tā. Ir 3 pudeles – stikla, metāla, plastmasas. Kuru izvēlēties? Pēc kādām īpašībām izvēlēties? Nu tad, lai to labāk saprast, tad ir jāizpēta, ar ko tad tās pudeles īsti atšķirās. Un to arī pārbaudīsim šajās te dažādiem materiāliem, izpētīsim, kādas īpašības tad var būt kopumā visiem materiāliem. Mēs gan neapskatīsim pilnīgi visas, to īpašību ir tiešām ļoti daudz, bet dažas no tām redzēsim. Lai varētu izvērtēt, kādas tad īsti ir īpašības, sākumā ir jāsaprot, kāda ir materiāla. Un no kādiem materiāliem tad var būt vispār kaut kas taisīts. Šis te ir namiņš, kurā Karlīna kā reiz ir palikusi pa nakti, kad ceļoja. Un tur ir dažādi priekšmeti ar dažādiem materiāliem. Un kādas tad īpašības ir katram no tiem materiāliem? Kurš no tiem būtu mitruma izturīgs, kurš no tiem būtu vispār mehāniski izturīgs, kurš būtu elastīgs un tā tālāk un tā tālāk. Sāksim pētīt pēc kārtas. Kas tad mums ir elastīgi materiāli? Ja mēs paņemam vienkārši gumiju, tad mēs varam to izstiept, atlaižot vaļā, tā atgriežas atpakaļ pēc tās izstiepšanas. Tas nozīmē to, ka gumija viennozīmīgi ir elastīga, un tad tā ir spēja, priekšmeta spēja, materiāla spēja atgriezties atpakaļ pēc deformācijas. Ja tad mums ir sākotnējā forma, mēs to izmainām izstiepjot, atlaižam vaļā, mums attiecīgi tā forma atgriežas atpakaļ. Pateicoties tā elastībai, kā reiz gumija var būt ļoti vērtīga, lai, pieņemsim, sastiprinātu vairākas kaut kādas priekšmetas kopā. Pieņemsim, šajā gadījumā man ir salmiņi, bet tas var būt kaut kas arī cits, sastiprinam, un tādā veidā tā gumija mums palīdz noturēt kopā. Kas mums var būt? Ja neelastīgs, ja mēs gribētu izmantot auklu un apsiet kopā, tad aukla patiesībā nav elastīga, vismaz ne tik elastīga kā gumija. Ja es to mēģinātu izstiept, tad man nesanāk, ļoti nedaudz. Un rezultātā tad, pieņemsim, gumija šajā gadījumā ar elastības spēku var piespiest un saturēt vairākus priekšmetus kopā, bet aukla, ja es apsietu apkārt, tad iespējams un varētu izslīdēt un nesaturēt tos priekšmetus kopā tik labi. Jā, protams, manuprāt, ka gumijai viens no tādiem kā aizlido. Tā kā var paņemt gumijas un var mēģināt ar tām tiešām pārbaudīt rīktīgi. Tā kā, bet labi, elastība ir viens. Un gumija ir tas piemērs, kas tiešām ir elastīgs. Ejam tālāk. Kas ir plastisks? Piemēram, ja mums vajadzētu iedomājies sviests, kuru jāuzsmērē uz maizes. Mēs paņemam sviestu, mēģinam smērēt, un ja pēkšņi sviestam būtu nevis tas plastiskums, bet būtu tieši otrādi elastība. Tad mēģinam uzsmērēt, sviests atpakaļ atgriežas. Atkal atgriežas. Tādā veidā nesanāk, tu visu uzsmērēt. Bet, protams, ir vajadzīgi kaut kādu materiālu, kur ir plastiski, un no tiem kā reiz var visu kaut ko veidot, taisīt. Noteikti zini tādu lietu kā plastilīns. Ja? Un tad no plastilīna var veidot visādas figūriņas. Tieši tādēļ, ka tas ir plastisks. Nevis kaut kāds tur elastīgs vai vēl kaut kā tam līdzīgi. Ja mēs tad īpatnība ir tā, ja es kaut kādu formu izveidoju, tad tieši tāda forma arī paliek. Starp citu, arī tērauds ir plastisks kaut kādā mērā, un tādēļ no tērauda var izveidot visādus priekšmetus, ko mēs varam paņemt līdzi. Ja, tātad, pie kaut kādām temperatūrām,
ja mēs skatāmies, pieņemsim stikls, šajā gadījumā man stikls nav plastisks, ja? Es nevaru no tā neko neizveidot, ne tam līdzīgi, bet uzsildot, es viennozīmīgi varu dabūt kaut kādu formu, izliet to, ko man vajag. Tas nozīmē, ka tas var kļūt plastisks pie noteiktām temperatūrām, ja? pie noteiktiem apstākļiem. Un tā. Nākamais ir izturība. Tad savā ziņā, ja mēs dodamies pārgājienā, tad mums ir svarīgi, lai paņemtie priekšmeti nesaplīst kaut kur pa ceļam. Ja, un šī iemesla dēļ, ja mēs skatīsimies uz izturību, mums šeit ir āmurs, tad ar to mēs varētu pārbaudīt kaut kādu priekšmetu, izturīgs vai nav izturīgs. Ja? Protams, ja es paņemšu kaut kādu, teiksim, koku sākumā, tad, ja es skatos, tas ir elastīgs, atgriežas atpakaļ, ja, bet vai tas ir pietiekami izturīgs, tad, ja es lieku, tad man sanāk īstenībā tik te vēl kaut kas nedaudz salūs. Ja, tad tā izturība arī ir līdz kaut kādai robežai, un katram tam materiālam ir, un kad tas vairs nevar, kā saka, saturēties kopā, tad mums salūst. Ja es paņemu, teiksim, makaronus, pamēģināsim to pašu uztaisīt, šeit man salūst daudz vieglāk, ja, tad tā izturība būtu mazāk. Ja, tad. Bet pamēģināsim, ja mēs pārbaudām stiklam izturību, tad tas mums nav elastīgs. Ja, un, ja es pārbaudīšu, tad pamēģināsim, kas tad mums gal galā sanāks. Redz, kā saplīs. Ja, tad es varu pateikt, ka vienlaicīgi es arī varētu minēt par tādu lietu kā trauslums. Ja, tad mēs nedaudz izmainām kaut ko un gatavs. Ja, tad konkrēts šāds stikls mums nebūs izturīgs, bet ja mēs runājam, piemēram, ir kaut kādi speciālai stikli, kas ir triecieni izturīgie, teiksim, ir mobilā telefona ekrāns pārklāts ar speciālu izturīgo stiklu, ko nevar neieskrāpēt, ne tam līdzīgi. Ja, tad tas ir gan izturīgs, gan, starp citu, jā, ejam tad tālāk. Pārbaudīsim visas vēl kādas tās īpašības. Tātad mitruma izturīgs. Tur jau nav vienkārši izturīgs, bet izturīgs pret mitrumu. Ja mēs paņemam divus piemērus, man ir šeit plēve un man ir papīrs, tad tas, ko es varu pārbaudīt, es varu paņemt, man šeit rekur nedaudz ūdens ir. Es to ūdeni nedaudz uzlēju virsū, un es varu redzēt, ka man ūdens iesūcās iekšā papīrā diezgan viegli. Jā, un tas nozīmē to, ka man papīrs viennozīmīgi nav ūdens izturīgs. Ja savukārt es paņemšu un izmantošu šo te plēvi, ja tātad plēvē es varu ielikt iekšā to pašu papīru un pamēģināsim uzliet virsū tagad to ūdeni. Es paņemu, uzlēju virsū, man uz plēves, reku, tas ūdens arī paliek, bet papīrs, kas ir iekšā, man nesamirkst. Ja tad es varu paņemt ar šo te papīru vienkārši to ūdeni visu iesūkt, un man plēve paliek sausa. Noteikti, ja mēs domājam par to, vai ir materiāls ūdens izturīgs, ja, ūdens caurlaidīgs, tad mums ir jādomā par, teiksim, telti, lai naktī mitrums tur nesaiet iekšā. Ja mēs runājam par jaku, tad noteikti vajadzētu arī domāt, ja ir paredzēts lietas, tad uzvelkam lietus jaku virsū, kas nelaiž cauri to ūdeni. Vai arī tieši, ja mēs domājam par apaviem, tad noteikti tie būtu zābaki. Ja, tad paredzēti pārgājienam zābaki, lai mitrums netiek iekšā pie kājām. Skatāmies, kas tad mums te vēl par īpašībām. Un tā, cietība. Ja mēs skatāmies, mums ciets kaut kas ir tāds, ko varētu šķist, teiksim, ja es paņemu betonu kluci, tur nevarētu viņu nesaspiest, ne tam līdzīgi, bet patiesībā cietība tā ir īpašība,
kas parāda, cik viegli var saskrāpēt vai sabojāt tā materiāla virsmu. Ja es paņemu, piemēram, šeit man ir klucis tāds, ko es pamēģināšu saskrāpēt, un šeit man ir stikls. Un tad man ir jautājums, kas ir cietāks? Stikls vai šis te betona klucis? Kā to mēs varētu pārbaudīt? Tad, ja mēs skatītos, tad, ja es paņemtu un mēģinātu ar šo stiklu ieskrāpēt betona klucī, tad sanāk tā. Ja es varēšu ieskrāpēt, tad man sanāk, tas betons ir cietāks. Nē, ja es varēšu ieskrāpēt, tad man sanāk, stikls ir cietāks, jo es ar cietāku priekšmetu varu ieskrāpēt mazāk cietā. Un tad pamēģināsim, ja es lieku. Nu, kur es varu diezgan labi redzēt, ka man paliek pat ar stiklu, es varu ieskrāpēt to virsmu, un man tad paliek tā, ka konkrēti šis te betona klucis ir mīkstāks nekā šis te stikls no saplēstās glāzes. Ja, un tādā veidā mums tā cietība, mēs varam skatīties, kā tad īsti dažādi materiāli varam iedarboties savstarpā. Ja mēs padomājam par mobilo telefonu, tad ir ļoti svarīgi, ka viņam arī tas pārklājums ir ne tikai izturīgs, bet arī ciets, jo citādāk, ja tur trāp virsū smilšu graudiņš, tad jau mums tas smilšu graudiņš var kaut ko saskrāpēt, sabojāt ekrānu un gatavs. Ja? Tā kā jāskatās, lai tie materiāli būtu arī cieti. Tā. Starp citu, man ir pieminēts šeit dimants. Vai tu esi kādreiz dzirdējis par dimanta stikla griežņiem? Tad, ja mēs paņemam stiklu un gribam sagriezt ar nazi, to mēs nevaram izdarīt, bet ir speciāls grieznis, ar ko var ieskrāpēt uzmanīgi stiklā un tad nolaust, kā stiklinieku darbnīcā tā to izmanto. Bet labi, skatāmies, kas mums vēl par īpašību. Nu, un pats pēdējais, tas mums ir trauslums. Pēc būtības mēs varētu tās vairākas īpašības sasaistīt kopā, tādēļ, ka, piemēram, tam pašam stiklam piemīt daudzas no tām īpašībām, nevis tikai viena. Bet trauslums tas pēc būtības mums būtu tā, ja es paņemu kaut kādu materiālu, pieņemsim kokteļa salmiņu, un ja es mēģinu to salocīt, tad man notiek tā deformācija, man notiek salocīšanās, bet man kokteļa salmiņš paliek vesels. Un tas var deformēties. Un tad trausli priekšmeti parasti ir tādi, kurus deformējot, tad tur tie ļoti viegli salūst. Un tad stikls viennozīmīgi ir tāds, kurš šajā te deformācijā mums diezgan viegli var tikt sabojāts, sasists. Un tā. Tagad mēs esam izskatījuši vairākas no tām īpašībām. Atliek tikai tagad padomāt. Visi izvēlētie materiāli, ko Karlīna ir izvēlējusies sev, kādi tad galu galā ir jāizvēlas, vai kāds būtu vēlams izvēlēties. Ja? Ejot tālāk, mēs varam skatīties tā. Mums ir 3 dažādas pudeles. Un tā, stikls, plastmasa, metāls. Kuru izvēlēties labāk? Tā. Tad ir jāpadomā uzreiz, kas blakus pie tās pudeles mums atrodas. Ja mums, piemēram, pie pudeles atrodas kaut kāds metāla priekšmets, pieņemsim, āmuru diez vai ņems līdzi, bet tur varētu būt kaut kādi citi priekšmeti, tad, kas sasitoties, uzsitot, mums var radīt kaut kādu sitienu, un rezultātā, ja mēs paskatāmies, kura tad no pudelēm var šādu sitienu izturēt. Otrs variants, ja mums ir, teiksim, ūdens apkārt, lietus, vai ir kaut kas tā, kura no tām pudelēm laidīs vai nelaidīs cauri, kaut gan, ja mēs tur lejam dzērienu, tad nevienai no viņām nevajadzētu vispār laist cauri to ūdeni. Trešais būtu tāds, ja mums sanāk kaut kas virsū uzkrīt, tad attiecīgi, kura no šīm pudelēm var saglabāt savu formu, un ja, piemēram, mēs šajā gadījumā skatāmies, pieņemsim, interesanti, kas notikt, ja es pa to metālu pudeli uzsistu ar āmuru, kaut kāds trieciens, pieņemsim, uzkrīt uz akmeņa. Tad tur
varētu būt caurums, vai varētu būt ielocījums. Ja tad atkal jāskatās, kāda konkrēti ir tā metāla pūdele. Nu ko, gal galā jautājums ir, tad uz to jautājumu pats var izvērstā formā atbildēt. Tad es domāju, ka Karlīnai vajadzētu izvēlēties kādu no tām pūdelēm un tad uzraksti, kāpēc. Pamatot to ar tām īpašībām, kas no mums ir bijušas iepriekš visas 6. Tā, ja mēs skatāmies citu, tad rekur. Karlīna, protams, ejot pa mežu, varbūt agrs rīts, varbūt vēls vakars, kad ir vēss, bet tikpat labi arī varētu būt, ka dienā ir kaut kā, kad ir lietus. Un tad ir jautājums, kuru no šīm 3 jakām būtu vērts ņemt līdzi? Ja mums, iedomājieties, ja mums ir tikai un vienīgi 3 tādas jakas, iespēja ielikt vienu no tām, tad kura būtu vissvarīgākā no šiem 3? Tad, ja mēs skatāmies, mums ir flīsa jaka, noteikti, kurā brīdī tā būtu paredzēta. Ja? Mums būtu tāda vējaka, kas izskatās ir ūdens necaurlaidīga, ja? Un 3. mums ir adīta jaka, kas arī varētu kādā brīdī noderēt. Un tad, ja mēs skatāmies pēc laika prognozēm, mums ir lietus kā gaidāms, kura būtu labāk. Un tā, tagad atkal ieraksti. Es Karlīnai ieteiktu ņemt līdzi, kuru no šīm jakām tad ieraksti, un uzrakst pamatojumu. Kāpēc? Bet, protams, bez šiem materiāliem mājās tu vari atrast, es domāju, daudz citus materiālus, kurus tad tu vari izpētīt. Un tā, šeit mēs paņemsim. Mums ir viena jauka darba lapa, kur tu vari salīdzināt dažādus priekšmetus pēc to īpašībām. Un, ja tu paņem līdzi, tad tu vari izvēlēties, pieņemsim, 5, 10 dažādus priekšmetus, bet, konkrēti darba lapā, protams, mums ir prasīts papīrs, plastmasa, audums, gumija, tad tie ir 4 dažādi paraugi. Un tā, ja mēs konkrēti skatāmies pēc 4, tad mēs varam salīdzināt to pēc vairākām īpašībām. Tad solis 1. Mēs varam pārbaudīt, kā tas iedarbojas ar ūdeni, vai materiāls uzsūc ūdeni vai nē. Un tad paņemam šeit tālāk mums ir tabula. Ja, tātad tabulā mēs varam ierakstīt vai plus vai mīnus. Plus mums nozīmē, ja materiāls uzsūc ūdeni, un mīnus, tad tā. Jā, un mīnus, ja neuzsūc ūdeni. Un tad mēs varam pasties papīrs. Mēs jau zinām to, ka papīrs mums uzsūc, ja, tad šeit varētu likt plusu. Plastmasu šodien mēs nepārbaudījām, to tu vari pats pārbaudīt. Audums, gumija, tie attiecīgi arī tāpat. Tad attiecīgi mēs varam pārbaudīt, vai materiāli ir izturīgi, ja mēs tos mēģinām saplēst. Tad vai tie ir elastīgi, tad ja mēs mēģinām tos saliekt, kā tas darbojas. Un te vēl tālāk mums ir vēl 4 soļi. Tad, ja mums ir, ja mēs pastamies, tad vai tas uzsūc ūdeni un izturīgs, tad mēs varam pastīties, kādas īpašības mums kopā apvienojas kaut kādā kopā. Un tādā veidā mēs varam sagrupēt materiālus, kurš galu galā tur mums iekļautos. Tad, pieņemsim, ir ūdeni, kas uzsūc ūdeni, bet ir izturīgs, vai tad izturīgs un elastīgs, vai uzsūc ūdeni un ir elastīgs. Ko? Tādā veidā tad šajā darba lapā tu vari izpētīt dažādus tos materiālus, kas tev ir mājās, pārbaudi, kā tad tie darbojas, un tad, ja tev pašam jādodas kādā pārgājienā, tad jau tu zini, ko labāk izvēlēties un kāpēc. Lai tev šīs zināšanas nodara. Un tiekamies citreiz. Atā!